Atkritumi ir viena no lielākajām vides problēmām. Tie rodas ik uz soļa, arī būvniecības procesā. Nojaucot ēkas vai veicot remontdarbus, veidojas tonnām būvgruži, betona, metālu un citu materiālu. Lai šie atkritumi nepiesārņotu vidi, aizvien svarīgāk kļūst to pārstrāde. Ja tiks iegūti kvalitatīvi otrreizējie materiāli, tad ieinteresētiem jābūt visām pusēm. Tas būs lētāks pašvaldībām vietējo infrastruktūras uzturēšanas pasākums. Tā būs iespēja būvmateriālu ražotājiem arī iesaistīties ar kaut kādām papildus piedevām, ko viņi varētu izmantot otrais, līdz ar to izēju materiālus padarot lētākus savā ziņā. Ciešā sadarbībā ar pētniekiem atkritumu pārstrādē ir ieviestas inovācijas, kas ļauj uz procesiem paskatīties citādi, veicot pārēju uz aprites ekonomiku. Būvgružu pielietojums tradicionālā veidā nav īpaši efektīvs. Jāmeklē jaunas pieejas, jāveido jauni savienojumi, jauni produkti, un tāpēc zinātnē balstīti eksperimenti, kas uzlabo esošo būvgružu īpašības, paver viņiem jau plašāku otrās dzīves iespēju. Tas, ko jūs šodien šeit redzējāt, bija tāda drukāšana, kur būvgruži ir kā pildviela 3D drukājumam maisījumam. 3D betona drukāšana ir arī savā ziņā tāds interesants un perspektīvs veids, kur viņus izmantot šos būvgružus, jo, ja parastā būvmateriāla ražošana, pieņemsim, transporta betona ražošana stingri reglamentē sastāvdaļas, kas tur var būt iekšā, tad 3D betona drukāšana šobrīd vēl tikai tādā izstrādes stadijā, kur mēs caur saviem pētījumiem varam pierādīt un veidot šo nozari tādu, ka mēs sakam, tur varētu izmantot, pieņemsim, vairāk būvgružus nekā tradicionālā betona ražošana. Kā norāda pētnieki, vēl viena perspektīva joma ir būvgružus, šajā gadījumā betonu, izmantot kā CO2 absorbētāju. Tādējādi būvgruži iegūst jaunu vērtību kā oglekļa krātuve. Tādējādi, tad, kad, pieņemsim, betona ražotāji šādus būvgružus izmantot savu betona ražošanā, viņu betona ietekme uz vidi ievērojami samazinātos. Tādēļ tas ir tāds viens no, tas jau nozarē tiek darīts, Eiropā, Latvijā vēl netiek, kad šajos būvgruži ir ne tikai kā pildviela, bet viņi jau savāc CO2 sevī un vēl vairāk pazemina šitā izgatavotā betona CO2 pēdu. Līdz šim lielākā daļa būvgružu tika noklapāta poligonos, taču tagad situācija Latvijā mainās, jo akciju sabiedrība BAO, kas pazīstama kā vadošais bīstamu atkritumu apsaimniekotājs Latvijā, sāks piedāvāt arī būvniecības atkritumu savākšanu un pārstrādi. Projektam saņemts arī Eiropas Savienības atbalsts. Tas rada papildus iespējas iedzīvotājiem prasmīgi, kvalitatīvi apsaimniekot savus būvgružus un ņemot vērā, ka BAO darbojas ne tikai arī Rīgā, Pierīgā, darbojas pa Latviju, teiksim, tādas sarežģītākos būvgružu veidus. Es domāju, ka viņi arī radīs risinājumus uz savu topošo jauno centru Mārupē nogādāt un sašķirot, pārstrādāt otrais izmantojamos materiālos. Tas ir tāds ar jaunām tehnoloģijām atrisinājums, kad varēs šos materiālus izmantot otrais. Akciju sabiedrība BAO tic, ka arī būvniecības atkritumiem var dot otro dzīvi. Tas nozīmē mazāk atkritumu poligonos, tīrāku vidi un iespēju izmantot dabas resursu gudrāk. Ar modernām videi draudzīgām tehnoloģijām BAO spēr soli tuvāk nākotnei, kur būvniecība un daba pastāv līdzsvarā.